Šodien mēs ar Rūtu esam ciemos pie burvīgas Lailas Sēnes, paskolu absolvente. Laila Sējāne, meistara ar plašu pieredzi pirts rituālos, startautisku atzinību un dzīves sirdsgudrību. Viņa jau daudzus gadus strādā ar cilvēku ķermeni, ar siltumu, tvaiku un pieskārienu. Mēs tiekamies Lailas masāžas kabinetā Brīvības ielā 401B, kur viņa strādā ar dažādām metodēm, apvienojot gadu laikā uzkrāto. Kāpēc jūs jau kā pieredzējis pirts meistari izlēmāt apgūt spa speciālista pamatkursu? Tāpēc, ka darbojoties ar ķermeni, ir ļoti daudz, kas jāzina. Gan pirts vidē, un vēl jau vairāk arī vienkārši pieskaroties ķermenim, es sapratu, ka zināšana ir par maz. Un tāpēc man uzrunāja, izlasot, iepazīstoties ar spa skolu, man uzrunāja tieši viņu programma. Un esmu ļoti pateicīga, es tur guvu savus nepieciešamās zināšanas un arī atbildes uz saviem jautājumiem. Savā darbā jūs apvienojat pirti un masāžu, jo tās lieliski papildina vienu otru. Runājot tieši par pirti, kas īsti ir pirts rituāls? Pirts rituālam ir arī tāda gudra, izdomāta definīcija, ar kuru mēs varam iepazīties, bet vienkāršiem vārdiem sakot, tas ir tāds dažādu rīcību kopums, iesaistot pašu cilvēku. Ir rituāli, kas ir izsenis radušies, un ir rituāli, kas ir tagad nesen izveidoti, bet galvenais ir caur pieskārienu, caur darbībām, caur cilvēku iesaistīšanu notiek viņa dziedināšana. Protams, es vairākas reizes biju pie tevis, bet kādi pamatposmi tavam rituālam ir? Rituāls sastāv, ja mēs to saucam, ir vienkārši, viņu var nosaukt par pirts lutinājumu, par pirts kūri, kā nu kurš to mīl saukt, ne viss ir rituāli. Ir tā, ka katrai pirts gājienam ir sava nozīme, un ir sava secība vispār pašai kūrei vai rituālam. Mēs iepazīstamies sēžot, dzerot tējiņu, kājiņas skaistā augu vanniņā, siltu ūdenī. Es to atceros, jā, tas bija fantastiski. Jā. Un? Tas ir jau laiks, kad cilvēks tiek iepazīstināts ar vidi, ķermenim tiek dots laiks, lai viņš pārkārtotos, iepazītos ar siltumu, ar to, kad mainīsies temperatūra. Cilvēkam ir laiks nomierināties, noskaņoties. Tas ir brīdis, kad mēs iepazīstamies, kad es uzzinu par cilvēku, kad es viņam pastāstu, kas sagaida, kad mēs noskaidrojam, ko viņš sagaida, pēc kā ir atnācis uz pirti. Es atceros, ka tu man dekorēji pirtiņu dažādos sezonas savādāk. Kā tā notiek? Jā, ir tā, ka tas atnāk, tu vienkārši sajūti. Tu sajūti to, kas ir cilvēkam vajadzīgs. Kas uzrunā. Ir dabā tik daudz kā, bet domājot par cilvēku, ejot mežā, lasot pļavā, tu vienkārši noskaņojies jau uz to cilvēku, un tas pilnīgi neapzinātā līmenī atnāk, un pēc tam arī pierādās, ka tu esi salasījis tieši to, kas tam cilvēkam šajā reizē ir vajadzīgs. Jā, kad pirts bija viss abeļziedus vai cēriņos, tas bija vienkārši fantastiski. Jā, tas ir par jūtekliskumu, jā, par mīlestību. Un bieži ir tā, ka pēc tam arī tas pats pirtsmīlis, kad viņš saka, tas ir tieši tas, ko man šoreiz vajadzēja. Tieši tā. Un pēc tam pēriens? Nākamā reizītē mēs jau ejam iekšā pirtī, tad ir pirmā sildīšanās, tad iepazīstinam ar pirts gāru, ķermenis sajūt siltumu, ķermenis sajūt pirmos slotiņas pieskārienus. Ir laiks atvērties visādā ziņā, ja? Gan ķermeniski, gan dvēseliski, atvērt savu prātu, nomierināties, un tad ejam ārā, atpūšamies. Nākamais iegājiens jau ir skrubēšanās, kad mēs nomazgājam visu lieko. Visu, kas ir lieks uz ķermeņa, un ne tikai, gan arī uz prāta un dvēseles, bet tas viss ir atkarīgs no cilvēka, cik viņš ir atvērties tam procesam. Mēs, protams, arī drīkstam pirtī vienkārši nomazgāties, bet var to arī veikt sev kā terapeits būt, un, protams, arī pirtnieks iesaistās, un līdz ar to palīdz cilvēkam atbrīvoties no tā, ko viņš negrib vairs ņemt savā rītdienā.
Un tad mēs ejam ārā atpūsties, tur ir arī kontrasts pa starpu visu, un beidzamais jau ir pēriens, kārtīgs pēriens, kad tīru miesu mēs kārtīgi izparam ar smaržīgām, jaudīgām slotiņām, kas arī katrā reizē tiek piemeklētas tieši tam cilvēkam, tieši tam gadījumam. Un nobeigumā, kad ķermenis ir tīrs, kad viņš ir izpērts, viņš ir arī jāpabaro. Mēs liekam vai nu medu, vai nu kādas citas maskas, kas ir no ogām, augļiem, kas nu ienāk prātā. Un tas ir arī tāds brīdis, kad tīri mentāli tu vari domāt par to, ka tagad tu esi gatavs sev piepildīt. Un piepildīt, neskopojoties pret sevi ar visu to, ko tu sev novēli. Vai ir kādi īpaši brīži vai dienas, kad pirts rituāls būtu īpaši nozīmīgs? Nu, piemēram, dzimšanas diena. Jā, tas ir arī viens skaists rituāls, ko es iesaku katram, kurš grib tādu jaunu sākumu katrā gadā sev izveidot. Jo ir tā, kad mēs zinām jauno gadu, kuru mēs svinam visi. Bet dzimšanas diena ir katra cilvēka personīgais jaunais gads. Un šis ir laiks, kaut kur aptuveni mēnesis ap tavu dzimšanas dienu pirms un pēc, tur pa vidiņu, kad tavai dzimšanas dienai, kad tev ir laiks padomāt par to, no kā tu gribi atbrīvoties, kas savu jau ir nokalpojis, bet kaut kādu iemeslu pēc tu tos sev nes līdzi, un tas traucē. Un caur pirts rituālu tu vari tam, kam tu esi gatava, vari no tā atbrīvoties. Un es parasti cilvēkam iesaku atbrīvoties tā, ka nevis rakties tur atrotīs rokas tur un kaut kur dziļumā līst, bet smel nost tā kā zemeņu putiņas, kad mēs vāram ievārījumu. Ņem nost to, kas tev šobrīd traucē. Tālāk, tad, kad tu jau to esi caur meditāciju, caur visu izdarījis, to var darīt dažādi. Tu vari meditēt, tu vari uzrakstīt un sadedzināt, tu vari uzrakstīt uz kādu akmentiņu un iemest upē projām. Ja? Kā vien vēlies, pat ne ar pirti, ja nav iespēja tev aiziet uz pirti, tad to var izdarīt arī savādāk. Bet pirti arī to ļoti labi var. Jo tas siltums viss, viņš tā kā izplūdina tavas robežas. Vairs neesi tu kā siluetiņš, tu saplūsti, izplūsti, ja, un tās robežas tev paplašinās. Un līdz ar to tu tiec tuvāk savai zemapziņai. Un tu ļoti labi sev vari programmēt. Tu vari atbrīvoties no tā, kas tev traucē, un sevi pēc tam jau nākamajā posmā, tad, kad tu esi attīrījies, tad, kad tu esi izpērts, tad, kad tev liek virsū šīs garšīgās lietas, maskas, mēda vai kaut kādu citu augļu vai ogu masku, tu vari atkal sevi ļaut piepildīt. Piepildīt ar jauniem mērķiem, sapņiem, visu to, ko tu vēlies piedzīvot savā nākamajā gadā. Cik brīnišķīgi izklausās. Esmu dzirdējusi, ka pastāv pirts rituāls jaundzimušiem. Vai tas ir? Jā, mūsu latviešu kultūrā vispār pirts iziet cauri cilvēka dzīvei, sākot no dzimšanas līdz pat pēdējai gaitai, pirms viņa izvadīja, viņš tiek nomazgāts pirtī. Un lūk, tad, kad piedzimst mazais bērniņš, tas ir pirmais viņa rituāls. Vairāk zina cilvēki to, ka pirtīšas ir saistīts ar saru dzīšanu, bet būtībā tas ir ļoti liels, krāšņš pirts rituāls, kur tā saru dzīšana, tas ir tikai tāds maziņš posmiņš, tīri tehniska lietiņa. Tur ir tā, ka tas sākās pirtīžu rituāls jau sākās pa lielam tad, kad mamma staigā stāvoklī un bērniņu nesā sev zem sirds. Viņai ir dots laiks, kad viņa staigā par pļavām, mežiem un ieraugot kādu augu, viņa sāk vākt tējiņu, burvīgo ūdeni, ko viņa vārīs savam bērniņam, kurā viņu mazgās, un tiks lemts liktenis. Ieraugot kādu ziediņu, piemēram, margrietiņu, ja, tas būs viņai skaistumam. Ieraugot tur egles zariņu, ja, tas būs viņai spēkam. Un tā, tur nav nozīme tam, kā patiesībā tiek pēc ārstnieciskiem vai dziednieciskiem, teiksim, zināšanām, ko nozīmē augs. Tanī laikā tiek vākts tā ar tavu to izpratni, kādam mērķim tu viņu vāc. Un tad ir tā, ka tiek sagatavot skaista pirtiņa, viņa nav tik karsta kā parasti, ka mēs ejam, viņa ir ļoti tāda mēreni silta, lai būtu komfortabli bērniņam. Tētis sagatavo malciņu,
tiek no avota ideālā variantā, ja, sagatavots ūdenīts, kuru ieliek katlā. Un tad tiek dots laiks mammai, kad viņa liek iekšā šīs zālītes un viena pati meditē. Liek pa vienai, un tas ir tas laiks, kad viņa savam bērniņam gatavo šo vanniņai ūdeni, šo pirts ūdeni, kurā pēc tam mēs ielējam vanniņā, kas ar parasti ir skaisti izgraznota, ja, sagatavota. Tanī var ielikt vēl amuletiņus, ja, ar kādu nozīmi. Liek maizīti, liek sudraba lietiņu, ja, kādu. Tur visam ir, bet to dara ar tādu, manuprāt, kad saku, kad vai man prasa, vai var likt, piemēram, ir bijis, kad prasa, vai krustiņu var likt, jau ko parasti šinī it kā nepiedarās tam rituālam. Bet, lai viņš būtu dzīvs, es saku jā. Tāpēc, ka ir svarīgi, lai tas notiek pa īstam. No sirds. Nevis tāpēc, kad tā kā būtu pēc kanoniem, kā saka, ja kā būtu pareizi. Pareizi ir tā, kā tev vajag. Tā kā, tā kā vecāki grib savam bērniņam. Un tad jātiek vannot šis bērniņš. Izvannots, viss, kad viņš ir izpirtojies, tad ir tā sarudzīšana, kad ar mammas pieniņu vai speciāli sagatavotu maizīti, ja, mīkliņu tiek viļināts un tiešām nāk ārā sariņi. Tie ir tādi dziedzerīši būtībā, kad viņš ir mammas vēderiņā, tas bērniņš, ja, tie, kas pasargā viņu no izmirkšanas, lai bērns neizmirkst. Un tad, kad viņš piedzimst, tad zūd šiem sariņiem nozīme, dziedzerīšiem nozīme. Viņi izkalst un paliek kā tādi sariņi. Un tad, kad miesiņa ir izvannota, ja, tad braukājot pa viņu, parādās tādi, kam vairāk, kam mazāk, tiešām melni, citam gaiši, jā, sariņi. Asi tādi. Jūs esat ne tikai pirts meistari, bet arī spā speciālisti. Varat pastāstīt, lūdzu, kādas tieši tehnikas jūs izvēlaties konkrētiem cilvēkiem? Manā klāstā ir spā masāžas, tādas kā karsto akmeņu, medus masāžas un citas spā lutinājumi. Ir klasiskā ķermeņa masāža, ir limfodrenāžas masāža, dziļu audu masāža un ir terapijas. Ir Bovena terapija, kas ir balstīta uz osteopātiju, un ir Dornbrois terapija, kas ir tāda muguras masāža specifiska. Kā izvēlos ir tā, ka citreiz cilvēks jau pa telefonu man pasaka, ko viņš vēlēsies, bet nereti ir tā, ka atnākot mums mainās plāni. Jo tad, kad notiek saruna, tad, kad tu uzzini, kāda patiesībā cilvēks jūtas, vai, kāda ir tā vēsture, kas tad īsti ir par problēmu, cik ilgi un viss, tad mēdz būt tā, ka, teiksim, ja cilvēks no sākuma pierakstījies uz muguras masāžu, ja, tad pēc tam mēs aizējam, piemēram, uz Bovenu vai Dornbrois terapiju, izvēlās to, kas ir piemērotāks. Katrs mūsu absolvents ir patiešām īpašs. Mēs lepojamies ar to, cik dažādi un iedvesmojoši cilvēki nāk mācīties uz spā skolu. Un Laila tam ir īpašs piemērs. Ne tikai ar dziļu pieredzi, bet arī vienmēr atvērt jaunām iespējām. Ja vēlaties sajust īsta pirts spēku vai vienkārši ļauties mierīgai masāžai, Laila jūs sagaidīs savā masāžas kabinetā Rīgā, Brīvības ielā 401B vai Mīļpirtiņā Ķekavā. Spā skolu noteikti iesāka.